Tā, labi. Labdien! Semināra apmeklētāji. Tātad šodien mums ir seminārs par aptuveni stunda 15 laiku. Aizpildīs šis seminārs, ieskaitot iespējams jautājumus tātad par izgudrojumu atklāšanu, novērtēšanu un aizsardzību. Šis ir viens no semināriem semināru ciklā, kas ir saistīts ar projektu BioFod. Tieši ir tehnoloģija pārneses semināri. Viens jau ir noticis, tātad, ja nemaldos, novembrī. Tātad par tehnoloģiju pārneses procesu un lomu pētniecības organizācijas. Te ir QR kods, links uz šo te notikušo jau semināru. Un šodien ir otrais seminārs no šī semināra cikla, kas ir izgudrojuma atklāšana, novērtēšana un aizsardzība. Pēc tam jau aprīlī būs nākamais seminārs par sadarbības modeļiem ar uzņēmumiem, tirgus validāciju, un noslēdzošais šajā te semināru ciklā būs par tehnoloģiju pārneses veidiem, licencēšanu un interešu konfliktiem. Bet šeit ir QR kods, tas ved uz BioFod mājaslapu. Tur ir ļoti daudz informācijas gan par jau esošiem projektiem, kas jau ir uzsākt, gan arī cita vērtīga informācija, kas jums var noderēt, pat ja jūs neesat BioFod dalībnieks, vai arī nākotnē, iespējams, jūs būsiet BioFod dalībnieks. Tā kā šodienas seminārs ir ar tādu par vispārīgi, bet ar tendenci uz BioFod programmu. Nedaudz par mani. Jā, tātad jau no 2003. gada nodarbojos ar patentiem, izgudrojumu patentiem, rakstu patentu pieteikumus, sniedzu, veicu to lietvedību, uzturu tos spēkā. Tā kā dalīšos ar savu pieredzi, cik tas ir iespējams šī semināra ietvaros. Un ir daudz, mēs it kā runājam par intelektuālo īpašumu, bet ir daudz dažādu veidi, kas slēpjas zem intelektuālo īpašumu. Ir autortiesības, tad ir tāda atsevišķa grupa rūpnieciskais īpašums, un šodien mēs tieši runāsim par rūpniecisko īpašumu un patentiem. Tieši par izgudrojumu patentiem, kā mēs viņus atklājam. Te varbūt nejaukt ar terminu, ja mēs interpretējam terminu atklāt kā atklājumu, ja atklājumi kā tādi nav patentējami, jo tiek uzskatīts, ka tie jau dabā eksistē, cilvēks vienkārši viņus atklāja, tāpēc tie nav patentējami. Patentējami ir uz šiem atklājumiem, piemēram, atklāja pusvadītāja īpašības kādam materiālam, tad šīs te pusvadītāja īpašības izmantojot tehniskos objektos, jaunās ierīcēs ir patentējums, bet pats atklājums nav. Tā kā šodien mēs runāsim par patentiem. Varbūt nedaudz aizskarsim dizaina paraugus, jo tur arī ir dažreiz dizaina paraugi ir ļoti tuvi patentiem. Nu, lūk, tātad šodienas semināra darba kārtība, tātad apstāstīšu jums izgudrojumu atklāšanu vai fiksēšanu, angliski invention disclosure, tas vārds tā kā labāk pasaka, kas īsti ar to ir domāts. Tad aizskarsim nedaudz izgudrojumu novērtēšanu, tādā ziņā, kad saprast, vai ir vērts to izgudrojumu tālāk aizsargāt. Ja, jo aizsardzība, tas dažreiz var būt pat diezgan ievērojams summas, tāpēc ir jāsaprot, vai ir vērts to aizsardzību veikt šim izgudrojumam vai nē. Tad nedaudz apskatīsim izgudrojuma aizsardzības soļus, tipisko gadījumu. Tie, kas ir BioFod iepriekšējos semināros piedalījušies, varbūt tā būs atkārtošana. Jo esam jau par to runājuši, izgudrojuma aizsardzības soļiem, termiņiem, dzīves ciklu, un noslēdzot absolūti nedaudz pieskarsimies izgudrojuma vērtības noteikšanai, vai kādas metodas tiek izmantotas izgudrojuma vērtības noteikšanai, kas var būt vērtīgi pie jaunu uzņēmumu dibināšanas vai arī pie licencēšanas. Jo, lai kaut ko licencētu, vajag saprast, kāda būs licences maksa, bet to var saprast, ja ir zināma licencējuma objekta vērtība. Tātad
īsumā šie 4 punkti, ko mēs šodien arī apskatīsim. Tātad, kāpēc vispār ir nepieciešama izgudrojuma atklāšana? Sāksim no otra gala. Tātad, lai izgudrojumu aizsargātu, ir nepieciešams iesniegt patentu pieteikumu un saņemt patentu. Ja šis solis netiek veikts, tātad tiek uzskatīts, ka izgudrotāji nodod savu izgudrojumu sabiedrībai, jo nevēlas pretendēt uz ekskluzīvām tiesībām. Tāpēc ir izveidots šis reģistrācijas modelis. Tas pats attiecās uz dizaina paraugiem, tas pats attiecās uz citiem rūpnieciskiem īpašumiem, tā skaitā preču zīmēm. Tad, lai mēs saprastu, vai ir vērts patentu pieteikumu iesniegt un visu to darīt, ir jāsaprot, vai izgudrojumam ir vērtība. Un, lai saprastu, ka kaut kam ir vērtība, mēs nevaram lietot tādus abstraktus jēdzienus. Šis ir labs, šis būs labs. Ir konkrēti jau jārunā par konkrēto izgudrojumu tehniskajiem aspektiem, tehniskajiem efektiem, kādu tehnisku problēmu risina, un tad attiecīgi var saprast, vai ir vērts to aizsargāt, un ja ir vērts aizsargāt, tad kādā veidā, kur aizsargāt, kur patentēties. Es domāju par teritorijām, jo patenti ir ierobežoti teritoriāli. Tad skatīsim šo pirmo sākotnējo soli, izgudrojumu atklāšanu. Un, kā jau iepriekš minēju, mēs to skatīsim BioFOT programmas ietvaros. Tātad, jā, latviski izgudrojuma atklāšana, izgudrojuma izklāsts, arī tā varētu teikt. Tātad tas ir apraksts, jūsu izgudrojuma apraksts, uz kuru pamata attiecīgi, ja tā ir pētniecības institūcija, jebkurā pētniecības institūcijā ir tehnoloģija pārneses kontaktpunkts, attiecīgi tehnoloģija pārneses kontaktpunkts, organizējot, kā kurā pētniecības institūtā ir šī metodoloģija, var novērtēt, vai ir vērts šeit zinātniskajā institūcijā aizsargāt šo izgudrojumu vai nav. Šeit arī ir QR kods tieši uz BioFOT, jo BioFOT ietvaros ir noteikta intelektuālā īpašuma politika, un šī intelektuālā īpašuma politika ietver pielikumu numuru 1, kas pa punktiem sniedz informāciju, kāda jums ir jāsniedz par savu izgudrojumu, lai varētu izvērtēt, vai ir kādu no tām daļām vērts patentēt, vai arī savukārt nav, varbūt citādi aizsardzības veidi jāizmanto. Tā kā šodien mēs tieši apskatīsim šo te pirmo pielikumu un BioFOT ietvaros. Šādas formas, lai arī mēs apskatām BioFOT ietvaros, tas nenozīmē, ka citur ir absolūti citādāk. Tā forma ir tapusi uz tādiem, neteikšu zinām informāciju, bet uz to praksi, kāda tiek izmantota, lai fiksētu izgudrojumu, tātad aprakstītu, lai varētu izvērtēt. Un konkrēti BioFOTā, tātad intelektuālā īpašuma politikā, ir 11. punkts, un tas nosaka šo te, ja esat BioFOT dalībnieks, tad jums ir šī te atbildība par paziņošanu par intelektuālo īpašumu. Tātad, un izgudrotāji veids šo te dokumentāciju. Ja, tas dažreiz var būt apgrūtinoši, jo atkal ir darbs ar papīriem, bet šis darbs ar papīriem ir ļoti nepieciešams, jo ir nepieciešami dokumenti. Uz dokumentu pamatu var sagatavot patentu pieteikumu, tiecīgi iesniegt patentu pieteikumu, veikt tā lietvedību, izcīnīt patentu. Patentus tāpat vien nepiešķir. Patentus ir jāizcīna, jāpierāda, ka izgudrojums ir jauns, tam piemīt izgudrojuma līmenis, rūpnieciski izmantojums, un tad tikai piešķirs patentu. Tā kā ir šis te, neteikšu sloks, bet ļoti vērtīgs darbs jāizdara, jāveic šī te izgudrojuma dokumentācija, jāpiefiksē. Ļoti laba prakse ir ASV pētniecības institūtiem. Viņiem ir laboratorijas žurnāli, kur tiek aprakstīts, kas tajā dienā, kurš veids kādu eksperimentu, kas tika sasniegts. Tas ir tīri saistīts ar to, lai pēc tam arī var identificēt autorību.
lai nesanāk tā, ka vieni veic izgudrojumu, pēc tam kādi citi piesakās par autoriem. Un atbildība par paziņošanu tā tad arī ietver šo te intelektuālo īpašumu paziņošanu. Tātad, kad jums esat veikuši šo dokumentāciju, jums jāinformē intelektuālo īpašumu tehnoloģijas pārneses grupas vadītājs. Tātad konkrēti jūsu zinātniskajā institūcijā ir tehnoloģijas pārneses punkts, noteikti ir, jā, tie arī biofotā visi ir uzskaitīti, biofota mājaslapā. Jā, tā kā ļoti, ļoti laba mājaslapa, tad tur visa informācija pieejama, ļoti daudz apmācošā informācija, tā kā es ļoti ieteiktu rekomendēt apskatīties. Nu, lūk, tā tad jāinformē par šo izgudrojumu, šos tehnoloģijas pārneses speciālistus, un šī informācija, lai nebūtu haotiska, ir izstrādāts speciāla forma, ko mēs aizpildām. Šāda forma ir biofoto projekta ietvaros, šādas pašas formas noteikti ir jūsu tehnoloģijas pārneses grupās arī, tehnoloģijas pārneses departamentos, zinātniskās institūcijās un tāpat arī uzņēmumos, kuriem jau ir kultūra savas inovācijas aizsargāt, ja, kuri saprot rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, tiem arī ir šādas te pašas paziņošanas formas par izgudrojumu, par radīto izgudrojumu. Biofots vēl nosaka termiņu ne vēlāk kā 30 dienu laikā, ja, kad ir konstatēts intelektuālā īpašuma radīšanas fakts. Tad nevaram mēs ilgi domāt, mums ir jādod ziņa ne vēlāk kā 30 dienu laikā, kas ir absolūti normāla prakse, jo pieņemot, ka pat nepieņemot, Eiropas patentu iestāde apstrādā ap vidēji 200,000 patentu pieteikumu gadā. Tātad parēķiniet, cik ikdienu tiek iesniegti, un katra diena zaudētā nozīmē to, ka kāds cits jau var iesniegt kaut ko līdzīgu, un jūs varat vienkārši zaudēt savu novitāti tīri dēļ tā, ka jūs neveicat laicīgu patentu pieteikumu iesniegšanu. Nu, lūk, tā tad ir šis te iesniegums. Pirmais pielikums ir iesniegums, kur jūs attiecīgi norādat, identificējat sevi, norādat arī, vai ir vairāk izgudrotāji, vai ir vēl līdzi izgudrotāji. Ja? Un papildus jums vēl jānorāda, ja esat vienojušies par procentuālo sadalījumu, ja, izgudrojumu radīšanā. Tātad tas ir tā sākotnēja informācija, lai identificētu vispār personas, kas ir radījušas izgudrojumu, un tad nāk šis izgudrojuma apraksts. Ja, tad ir personas, un tad pats izgudrojums, par ko ir īsti izgudrojums. Un tad ir šis te pielikums, viņš nav īpaši apjomīgs. Jā, tātad daudz ko mēs tur varam aizpildīt, vienkārši ieklikšķinot. Šodien tā doma ir tāda, ka es jums izstāstu, ko aptuveni, kāpēc tur tas punkts ir ielikts. Tātad viss sākās ar to, ka jums ir jānorāda projekta nosaukums numurs, jā, tātad jau lai var identificēt vispār, par kuru projektu iet runa. Tad tātad mēs norādām, ko mēs īsti varbūt jau esam nonākuši pie varbūt jau reģistrēta patenta. Ja? Kaut kāda daļa mums jau ir patentēta, un tagad mēs aprakstīsim jauno daļu, piemēram. Vai attiecīgi jums ir doma iesniegt patentu pieteikumu kā jaunu. Ja? Vai arī dizaina paraugu. Tikpat labi varētu būt, jo dažiem dizaina paraugiem arī dizaina paraugu likums gan īsti neļauj funkcionalitāti aizsargāt, bet dažreiz tā funkcionalitāte var būt estētiska. Tad kaut vai to estētisko risinājumu var aizsargāt ar dizaina paraugu. Tātad tur mēs norādām, tā attiecīgi arī tehnoloģijas pārneses grupai ir skaidrs tie jūsu apsolījumi tajā projektā, lai tālāk jau izvērtētu, vai tas apsolījums būs sasniedzams vai ne. Tad mēs arī norādām termiņu,
termiņš ļoti svarīgs. Ieteiktu nevilkt garumā, katru dienu iesniedz neskaitāmus. Ir saskaitāmu skaitu pieteikumu, kas ir diezgan iespaidīgs. Tātad nevajadzētu novilkt līdz pēdējiem. Tātad bet šeit konkrēti formā mēs norādām to termiņu. Termiņi ļoti labi nodara, kaut vai arī darba plānošanai un izpratnē par to, vai patiešām var paspēt iesniegt pieteikumu. Un termiņi jo īpaši nodara, ja ir apsolīts reģistrēts patents. Jā, procedūra prasa savu laiku. Normālā procedūra no patenta pieteikuma līdz patenta piešķiršanai Latvijā tas ir aptuveni 20 mēneši. Ja nepieprasa pātrināt publikāciju, tad var būt gadījumi, kad ierakstot šeit termiņu un piesakot reģistrēt patentu īsti nemaz nevar panākt šo te. Tad ir kaut kas jādomā. Protams, arī par uzturēšanu. Jā, tātad jebkurš patents, tad, kad piešķir patentu, ir jāuztur spēkā. Latvijā ir patentu piešķiršanas jāuztur spēkā, savukārt Eiropas patentu pieteikumu iesniedzot, jums viņš ir jāuztur spēkā jau patentu pieteikuma fāzē. Tā kā ir svarīgi zināt šo te uzturēšanas termiņu, jo tas pēc tam ļauj izvērtēt, zinot, cik uzturēšana maksā, vai ieguldītie līdzekļi attaisno veicamo darbu. Tad ir šis te risvirziens jānorāda, jā, tātad uz kādu nozara attiecās jūsu izgudrojuma objekts. Ja šeit nav uzskaitīts, tad loģiski paredzēts 3. punkts. Tad nāk tāds jaunums, es pat teiktu, jā, kas nevienmēr ir izgudrojuma atklāšanas formās, šis te par divējādā lietojuma preču kontrolas sarakstā. Tad jums ir izgudrojums, vajadzētu noteikt, vai vispār jums dot šo, principā, deklarāciju par divējādā lietojuma preču kontroli. Tad vai tā iekārta, ko jūs ražojat, varētu būt divējāda lietojuma prece. Un uz to attiecās tātad Eiropas Savienības regula. Šeit ir neliels print screens vai ekrāna šāviņš, vai vēl kā viņi tur sauc. No šīs te regulas saturs, kādas tad aptuveni tās galvenās kategorijas, kas var būt divējādā lietojuma preces. Un pēc tam aiziet tāds 100+ lapas, kur aprakstīts, kāda elektronika var tikt uzskatīta par divējādu lietojumu precēm. Šis vairs jau nav intelektuālā īpašuma jautājums, šis jau ir tīri juridisks jautājums, jā, vai tiek ievērota šī regula. Turpat ja patiešām liekas šī konstrukcija kritiska, tad projekta ietvaros es ieteiktu konsultēties ar juridisku firmu, kas ir Latvijā juridiskās firmas, kas strādā ar šo te regulu, un tas būs vislabākais veids, kā konsultēties. Nevis kaut kur koridorī ar kādu, kas saka, ka viss ir ok, bet tieši ar šo te juridisko firmu, jo tomēr pēc tam izrādīsies, ka nav ok, kādam par to vajadzēs atbildēt. Un jūs jau saprotat, kurš būs pirmais, kas par to atbildēs. Lūk. Un tad jau iet tālāk par pašu izgudrojumu. Tātad jums ir jāsniedz informācija, kāda ir esošā situācija jomā, kur ir jūsu izgudrojums. Jā, tātad jums izgudrojums ir, piemēram, kāds jauns 3D printēšanas veids. Jūs apstāstiet aptuveni, kādi jau ir. Apstāstiet to, aprakstiet to, kad šajā virzienā ir tādas problēmas, ja, kur liriski jūs jau pāriet uz nākamo 7. punktu. Kādas ir šīs tehniskās problēmas tajā nozarē, un attiecīgi jau tālāk aprakstīsiet, kā šīs problēmas risina jūsu izgudrojums. Tad ļoti, ļoti īsi koncentrēts apraksts, cenšamies izvairīties no relatīviem terminiem. Lēts, dārgs, liels, mazs. Ja mēs sakam liels, tad mēs aptuveni liekam mērvienību klāt lielam, mazam, jo šis ir tehnisks apraksts, jā, bez relatīviem terminiem. Tas ļauj novērtēt, tie, kas vērtēs, ļaus saprast,
dot kaut kādu kvantitatīvu apjēgu, ko tas izgudrojums īsti risina. Pēc tam šis apraksts var noderēt vēlāk, kad veido patentu pieteikumu. Un patentu pieteikumā mēs neliekam šos te relatīvos terminus. Ja mēs liekam, tad mēs norādām šīs te vērtības diapazonus, veidojam tādu savu terminoloģiju patentu pieteikumā. Nu, un, protams, atsaukties uz informācijas avotiem. Ja jūs sakat, ka nozarē ir tāda problēma, tad norādiet, kurš saka, ka tāda problēma ir. Ja? Jo var izgudrot ne tikai izgudrojumus, var arī problēmas izgudrot. Tad ir jānorāda izgudrojuma tehniskās gatavības līmenis. Tātad, kurā TRL ir jūsu izgudrojums. Tātad arī tāda pašdeklarācija, kā jums liekas, kurā līmenī tas ir. Nākamais tātad ir kāds iegūms, labums no izgudrojuma. Tātad mēs jau runājam par tehniskiem efektiem. Es gan arī ieteiktu minēt ne tikai tehniskus efektus, bet tur vēlāk arī mazliet varbūt atkārtosies, bet arī norādīt izgudrojumam, ja ir kādi ekonomiskie efekti vai administratīvie efekti. Jā, tie ir dažādi efekti, tātad tos mēs varam norādīt, labumi, un arī norādīt īpašības funkcijas. Te varētu jau sākt runāt par tām izgudrojumu tehniskajām pazīmēm, kas padara šo izgudrojumu unikālu. Jā, tātad, pieņemsim, ja jūs esat izgudrojuši ātrāku mašīnu, nu, visticamāk, jūs nepretendējat uz izgudrojumu, kas aizsargās visu mašīnu. Varbūt tas mašīnas ātrums slēpjas jaunā dzinējā, un konkrēti varbūt virzuļu konstrukcijā. Tad, attiecīgi, jūs aprakstīsiet šos virzuļu konstrukciju, tās īpašības, funkcijas, nevis visu mašīnu. Bet tehniskais efekts būs ātrāka mašīna. Tad 10. punkts tātad ir, kuri projekti vai uzņēmumi gūtu kādu labumu. Tātad šeit jau ir runa jau par komercializāciju, kuri nozares spēlētāji tātad gūtu priekšrocības par pārējiem nozares spēlētājiem, ja viņiem būtu tātad apspriešana, ja viņiem būtu pieejams jūsu izgudrojums. Tātad šeit mēs attiecīgi norādām, kādi būtu tie labumi. Ar to pašu mašīnu analoģijās runājot, tātad, ja Fordam būtu šādi jauni dzinēji tipi, viņš varētu veidot jaunas sporta mašīnas un iespējams arī sportā kādā disciplīnā uzvarēt vai tuvu uzvarēt, kas loģiski ir efekts. Tad 11. punkts. Ļoti būtisks. Tas ļauj paskatīties, kas arī citur notiek. Vai saistībā ar izgudrojumu ir veikts patentu meklējums, vai ir apskatīts patentu datubāzes, tādas kā Eiropas patentu iestādes uzturētā datubāze, vai ir kaut kas līdzīgs. Jā, to pašu automobīlu ar virzuļiem jūs paskatāt, kādi virzuļi jau ir aizsargāti, tātad, ar ko atšķirās. Šo mājas darbu būtu vērtīgi veikt. Ja? Kaut vai google.com slīpsvītra patents arī meklētājs, kur meklē tikai patentu dokumentāciju. Tā jūs pirmo priekšstatu iegūstat par to, kas ir patentēts jūsu nozarē, kaut vai meklējot pēc atslēgu vārdiem. Ieteiktu patentu meklējumu, ja patiešām esat nolēmuši uzticēt speciālistiem, kas to veic. Tas arī varētu palielināt to iespēju, ka jūs precīzāk zinat, ko jūs tieši gribat aizsargāt. Bet varbūt tā arī dažreiz, ka patentu meklējums īsti nav nepieciešams, bet tie būtu tādi īpaši gadījumi, piemēram, ka jūs jau sen esat tajā nozarē, jūs zinat nozares spēlētājs, jūs zinat, ko tur nozarē, kurš izgudro. Nu tad, iespējams, jums patentu meklējumu nevajag, jo jūs diezgan labi to spēles lauku pārzināt. Ja iet nozarē, kur jūs tā kā jauns esat, tad noteikti vajadzētu to veikt. 12. jau jautājums ir
būtisks, lai saprastu, vai jūs esat paskatījušies, vai kādam citam jau nav kaut kādi patenti vai citas tiesības, kas vispār aizliedz šo izgudrojumu komercializēt. Tātad jums var aizliegt viņu lietot, jums var aizliegt viņu ražot, jums var aizliegt viņu uzglabāt, jums var aizliegt viņu piedāvāt, importēt, eksportēt. Jā, to es neizdomāju, tas ir rakstīts patentu likumā. Tātad ekskluzīvās tiesības, ko patents aizliedz. Un rīcības analīze nozīmē, ka mēs analizējam, skatāmies, patents ir spēkā kaut kāds svešs, cita, jā, vai mēs varam īsti to pašu darīt vai nē, vai līdzīgu darīt. Tā kā patents ir ierobežots teritoriāli, tad arī vajag saprast, kur tā rīcības brīvības analīze ir veikta Latvijā vai kādā citā valstī. Tādu rīcības brīvības analīzi uz visu pasauli, principā tādu teorētiski var veikt, bet visticamāk, tad tur arī visa projekta nauda aizies vienkārši uz rīcības brīvības analīzi. Ja? Tas nebūtu racionāli. Mēs izvēlamies tirgus, kur mums interesē, un tur arī to veicam. 13. Tātad te jums gan arī jāatzīstās visos grēkos, jo īpaši zinātniekiem. Ja? Tātad šis otrā teikuma daļa jo īpaši, vai arī tas jau ir noticis. Ja? Vai plānojat publicēt. Tātad atceramies, ka, lai izgudrojums tiktu aizsargāts ar patentu, šis izgudrojums nedrīkst būt izpausts pirms patentu pieteikuma datuma. Nevar tā uzstāties konferencē, izklāstīt savu izgudrojumu, nonākt ar publikāciju konferences tēžu krājumos un pēc tam izdomāt, bija laba atsaucība, visiem patika, varētu tagad patentēt. Ja? Turpat varētu sanākt tāds, kad eksperts meklējot datu bāzēs patentos neatrod to tēžu krājumu un jūs dabūnat patentu, bet vēlāk jums tas var atspēlēties, ja ir kaut kāda strīda vai kas, un tiek uzsākta tiesvedība par patentu dzēšanu un šie fakti nāk gaismā, tad tas patents tāpat izkūp. Ir bijis gadījumi, kad, jā, tieši par šo arī izveidojam patentu pieteikumu, iesniedzam, jo eksperti arī, kad viņi saņem kādas universitātes vai institūta patentu pieteikumu, izgudrotāji norādītie, tātad šie izgudrotāji tiek meklēti, arī meklētas kādas bijušas publikācijas šim izgudrotājiem. Un nereti tieši publikācija ir kā novitāte vai izgudrojuma līmeni kaitējošs dokuments, nevis kaut kāds cits patents. Tā kā patentu valdes zina, kā tas notiek. Nu jā, un tad jūs norādat, vai nav izpausts, plāno izpaust, jā, tad ir svarīgi, kad tas tiks plānots, tas uzreiz mums pasaka termiņu, uz kuram ir jāiesniedz, jā, vai jau esmu izpaudis. Tad ir jāapraksta apstākļi, kādos apstākļos, jā, ja jūs to kādam kaut kur kolēģim izklāstījāt, tad visticamāk tas izstāstītais būtu mazāk kaitīgs nekā jūs publicējāt šo te vai televīzijā noprezentējāt savu izgudrojumu. Un 14. jautājums nosaka, vai ir plānots paziņot izgudrojumu trešajai pusē vai partneriem. Vai tas jau ir noticis? Tas arī saskan ar 13. Tā būtu arī tāda publiskošana. Tur, protams, ir likumiskā saistība, līgumiskā, jā, par neizpaušanu, tā var palīdzēt, bet tas arī ir diezgan riskanti, jā, jo tas, ka kāds pārkāp konfidencialitātes līgumu un jūsu stāstīto izpauž publiski, konfidencialitātes līgums neatceļ to, ka tā publiski izpaustā informācija var izmantot pret jūsu izgudrojumu kā novitāti kaitējoši. Ja? Tātad nevarēs teikt, nē, eksperti, neņemiet šo dokumentu vērā, jo tas cilvēks pārkāpa mūsu norunu un publiskoja. Ok, noruna pārkāpta, tiek ciet galā civila procesa kārtā, bet fakts ir noticis, ir publiskots šis dokuments vai jebkāda cita publiskotā informācija kaitē jūsu izgudrojuma novitātei vai izgudrojuma līmenim. Principā patentspēja. Jā, tad tur jau arī jā. Nē, jā,
kā mēs paziņojam, kā 13, 14 ir ļoti līdzīgi. Tad ir, kādi jums ir plāni šo te produktu pakalpojumu, kurā ir šis izgudrojums, jā, pakalpojumi, arī daļa no pakalpojumiem var būt kaut kāda metode, jā, un metodas var aizsargāt ar patentiem kā izgudrojums. Vai jūs plānojat, vai ir plānots to nodot vai pārdot kādam citam? Jā, vai tas jau ir noticis? Varbūt jūs sakat, es esmu izgudrojis, bet tas izgudrojums jau sen ir tiesību ar līgumu un tiesību nodošanas aktu jau sen nodots citam. Jā. Nevar vēlreiz to pašu tagad pretendēt un iesniegt. Tad arī šeit mēs uzrādām, ja nekas vēl nav nodots, pārdots, vai arī vēl neplānojat, tad nē. Ja plānojat, tad aptuveni kādā veidā jūs to taisties darīt, vai ja tas ir noticis, tad kādos apstākļos jau jūs to visu esat kādam atdevuši. Ja? Un tad nāk nākamais, kur jūs aprakstiet to, kādu informāciju jūs esat ieguvuši par iespējamo šo izgudrojumu un tirgu. Izgudrojumu un tirgu, kur to izgudrojumu varētu realizēt. Jā, 16. jautājums. Tā tad ir par kāda jūsuprāt ir šī komerciālā ieinteresētība par izgudrojumu. Būtu labi, ja ir kaut kādi jau dati, kas pamato, ka tā ir milzīga, vidēji, vai augsta, vai zema. Jā. Tā kā, un ja zema, tad kāpēc? Jā. Dažreiz pat nišas produkts var būt ļoti labs produkts, jo mums ir pieejama visa pasaule. Jā. Tā kā, varbūt Latvijā niša, bet Amerikā niša, tas ir tā kā mums viss tirgus Latvijā normālam produktam. Un tad otrais ir par konkurentam būs, tātad cik grūti būs reproducēt to jūsu izgudrojumu. Jā, ja tas ir viegli reproducējams, tad ir kaut kāds mehānisms, kuru var nopirkt un pēc tam nokopēt, tad tas būs viegli reproducējams. Ja tas ir, piemēram, saules baterijas šūna, kuru vienreiz uzcepjot, ja tā, es atvainojos fiziķiem par šo terminu, to ir grūti reproducēt, jā, tad jau sarežģītāk ir, jā, tad dažas lietas, kā to visu veido, var arī aizsargāt ar citiem veidiem. Bet šodien mēs tīri par izgudrojumu patentiem. Un tad kādi ir jāmin, kādi jūsuprāt ir šie iespējami izgudrojuma komercializācijas veidi? Vai jūs kaut kādu daļu tirgosiet, vai jūs kaut kādu daļu licencēsiet? Es atvainojos, man online tikšana. Es atvainojos. Tā, turpinām. Tātad, kā jūs komercializēsiet? Tātad, kādu informāciju jūs sniegsiet par savu izgudrojumu, kur jūs meklēsiet ieinteresētās personas, kam interesē šis izgudrojums, kuriem jūsuprāt uzņēmumiem tas varētu interesēt. Jā, tas ļauj attiecīgi tiem, kas izvērtē šo te lapu, saprast to vērtību, vai ir vērts aizsargāt vai nē. Un 18. īpaši būtisks, tāds maziņš jautājums, bet būtisks. Vai ir tapis ar kaut kādas, vai izgudrojums tapis ārējās sadarbības rezultātā? Jā, jo iespējams varbūt kaut kas jums ir piegādāts no ārpuses, jūs to esat ielikuši vai arī prasījuši, uztaisiet man tur to materiālu mazāk dilstošu. Un īstenībā izgudrojums ir mazāk dilstošais materiāls, bet īstenībā to mazāk dilstošo materiālu jums attīstīja no ārpuses un jums piegādāja. Jā, tad tas ir kritiski, jo pēc tam var sanākt vēl izgudrojuma piesavināšanās vai vēl kaut kas. Jā. Bet šodien mums nav mērķis iet krimināla likuma pāntus apskatīties. Nu, lūk. Un, ja esat uzņēmušies kaut kādas līguma saistības, nosacījumus, jā, par attiecībā uz šo izgudrojumu, tad arī norāda. Jā, kad, piemēram, programma pasaka 5 gadi jāuztur spēkā. Tad uzreiz skaidrs, ka jums tas izgudrojums būs jāuztur spēkā šos 5 gadus. Tad arī var sareiķināt, cik tas ir
izdevīgi vai nav. Nu jā, un tad jau tāds mierīgāks jautājums par atslēgvārdu norādīšanu. Tiek raksta publikācijas, tie jau zina 5, 6 atslēgvārdi, lai aptuveni saprastu, ar ko tas ir saistīts. Tas var noderēt kaut vai, ja izvērtējot šo anketu, ātri vajag tādu patentu meklējumu uztaisīt. Tad tie keywordi var noderēt. Ar vispārējo aprakstu, tehnisko pirmie jautājumi ar keywordiem ļauj veikt neatkarīgu patentu meklējumu, lai saprastu, kas tur ir. Bet tikpat labi tehnoloģija pārneses punkts var pieaicināt ārējos speciālistus arī paši veikt patentu meklējumu, lai ievāktu arī informāciju no citiem avotiem, ne tikai no šīs te veidlapas iesniedzēja. Un 21. iesniegt visus dokumentus, kas ļauj novērtēt izgudrojumu. Ja, tātad, ja tas ir saraksti, kaut kādu papildus dokumentu iesniedzam, vai vēl kaut kādu, ja sakat kaut kāds līgums noslēgts, pieliekat līgumu klāt. Varbūt jums jau ir patentu pieteikuma apraksts. Jums šī nav pirmā diena izgudrotāja pasaulē, un jūs uzrakstījāt to aprakstu, pieliekat klāt. Skices, rasējums, pieliekam klāt. Tā ir vieglāk noskaidrot, izgudrojumu, tehniski saprast, tā efektus un izvērtēt, vai ir vērts aizsargāt šo izgudrojumu ar patentu vai nav. Ja, tad tāda ļoti vienkāršota šī te izgudrojuma novērtēšanas schēma ir izgudrojuma apraksts, tātad šī te veidlapa aprakstīt visi iesniedzam, tad ir jāpieņem lēmums. Ja mēs aizsargājam, tad šis izgudrojums vērtīgs, mēs viņu aizsargājam, ja, ejam uz patentu pieteikumu. Ja mēs neredzam jēgu aizsardzībai, mēs neko nedarām, pēc kāda laika visticamāk kaut kāda daļa tiks publiskota, neaizsargātā publiskotā daļa, tad neviens nepretendē uz ekskluzīvām tiesībām, principā kļūst par sabiedrības īpašumu. Tur vēl ir daži noteikumi, jā, autortiesības, bet tas autortiesības attiecās uz tiešajām kopijām. Bet tā, principiāli šī ir tā schēma, kas notiek ar izgudrojumu, ja viņu aizsargā ar patentu, vai atstāja bez virzības, un ar laiku tas tiek publiskots. Un, lai izvērtētu, papildus izgudrojuma aprakstam ir ļoti svarīgi biznesa plāns. Ja. Uzņēmumā tas var būt jau izstrādāts biznesa plāns. Ja. Šī projekta ietvaros Biofot visticamāk var būt tā, ka grupa strādā un viņi grupa veido biznesa plānu kopā ar izgudrojuma aprakstu. Tad ir, ja ir labi patentu meklējums, jau saprast, cik, jo dažreiz ir tā, ceļš tehniskajos izgudrojumos, uztais patentu meklējumu izgudrotājs, un viņš attēlos neredz to savu tādu pašu izgudrojumu. Viņam liekas, nu tad jau nav, bet attēli patentu pieteikumā un patentā ir tikai skaidrojošie. Viņi skaidro vienu piemēru no izgudrojuma kā konceptu. Tā kā patentu meklējumā attēli, jā, okay, bet ir jālasa tas teksts. Tas ir katram patentam varbūt 10, 20 lapas, 5 patenti, 100 lapas. Ja, tātad tur arī tas laiks aiziet patentu meklējumā. Un ļoti labi ir rīcības brīvības analīze. Tātad, kur jau jums liekas, kad kur ir tāds patents, tur Norvēģijā un Norvēģijas tirgū varētu būt problēmas, ja, vai jebkurā citā. Tā. Ja tas nav, tad attiecīgi tas tiek piefiksēts un attiecīgi šis te vērtējumu var ietekmēt. Vērtējumu vai aizsargāt vai neaizsargāt izgudrojumu. Un nedaudz tad par tipisko aizsardzības ceļu, ka mums liekas, ejam uz priekšu. Ir riski, dažreiz varbūt tā ir riski, ir rīcības brīvības analīzē norādīti riski, bet tur mēs arī izsveram, ir risks, ok, kaut kāds mums tur traucē patents. Patents ir 18. gads, vēl 2 gadus būs spēkā. Pēc mūsu produkta attīstības cikls varbūt būs 2 gadi. Tad, kad mums būs gatavs komercializācijas objekts, ko piedāvāt, tad patents varbūt vairs nebūs spēkā. Vai arī jūs redzat, ir kaut kāda patenta, bet tam uzņēmumam papētot, tik labi neiet, visticamāk, viņš neuzturēs. Arī varbūt brīvs tirgus parādīsies. Tā kā
rīcības brīvības analīze arī jāskatās tādā plašākā kontekstā. Nevis vienkārši ir patents, jo mēs neko nevaram darīt. Nu, tā īsti nav. Nu, lūk, tad iesniedzam patentu pieteikumu, izdarām aizsardzību. Pirmais solis ir patentu pieteikumu iesniegšana. Mums tipiski Latvijā mums ir ļoti labi, mēs sākam ar Latvijas patentu pieteikumu. Tas arī ir nultais datums, no kura tātad atskaitās visi pārējie termiņi. Tad 12 mēnešu laikā, ja mēs domājam iet aizsardzību arī ārpus Latvijas, tad 12 mēnešu laikā, ko sauc arī par prioritātes termiņu vai periodu, ir jāiesniedz nākamais patentu pieteikums. Ir variants, ka 12 mēnešu laikā mēs sniedzam, tātad mums interesē aizsardzība ASV, Kanādā un Eiropā, mēs sniedzam uzreiz 12 mēnešu laikā nacionālos pieteikumus Kanādas, ASV, Eiropas. Tas var būt dārgi produktam vai izgudrojumam vēl joprojām, ja, kas attīstības ceļā. Tāpēc pasaule jau sen vienojās, ka šo te dārdzību varētu pārcelt uz pāris mēnešiem vēlāk un izveidot šo sistēmu, PCT pieteikums vai starptautiskais pieteikums. Tātad tas ir pieteikums, kuru mēs iesniedzam 12 mēnešu laikā, un kamēr pieteikums ir spēkā, kas ir 30 mēneši no pieteikuma datuma, ja, 30 šeit, tikmēr tiek uzskatīts, ka tas ir kā iesniegts pieteikums jebkurā no 158 valstīm, kas ir vienojušās par starptautisko patentu pieteikumu. Tad mēs viņu iesniedzam. Tad pēc 18 mēnešiem tiks publicēts gan jūsu starptautiskais pieteikums, gan Latvijas patentu pieteikums. Tad 18 mēneši, ja jūs nepieprasiet pātrināt publikāciju, varbūt iemesli, ka jūs pieprasat, bet tā parasti 18 mēneši. Kāpēc ir šis termiņš likumā ierakstīts? Viens no iemesliem ir tāds, ka, lai izgudrotājs iegūtu priekšrocības pār pārējiem, jo jums var būt kaut kāda sistēma, ko jūs patentējat. Un, lai šo sistēmu aizsargātu, tur kaut kāda atslēgas elementi jūs patentējat. Un lai nebūtu tā, ka jūs iesniedzat pieteikumu, uzreiz tas tiek publiskots, visas trešās personas jau var skatīt, pētīt, kā viņi apiet, varbūt kā uzbrukt šim pieteikumam, ja, ar trešās personas novērojumiem vai ar iebildumiem pēc patentu piešķiršana. Tā kā tiek dot šie 18 mēneši, kad jūs varat publiskot savu izgudrojumu, stāstīt, virzīt tirgū, patent pending, pagaida aizsardzība, bet trešām pusēm nav pieeja tieši pie tā pieteikuma. Jo varbūt arī tā jūs attīstat kādu produktu vai procesu tehnoloģiju, jaunu kaut kādu sintēzes veidu. Jūs iesniedzat pieteikumu, lai nostiprinātu prioritātes datumu ap 14. mēnesi. Jūs saprotat, ka šis virziens īsti nebūs, bet jūs zinat, ka jūs turpināsiet uz to strādāt, un jūs negribat, lai vispār tiktu šī tehnoloģija publiskota. Tad attiecīgi līdz 18 mēnešiem jūs varat pieprasīt patentu pieteikumu atsaukšanu. Viņš netiks publiskots. Tā jūs arī šis termiņš jums dod šo iespēju, ja jūs negribat šo tehnoloģiju atkal noslepenot, ja, un turpināt darbu, un varbūt pēc brīža būs nākamais patentu pieteikums jauns. Bet tā jūs ar šo sākotnējo pieteikumu tiks publiskots, nesabojāsiet novitāti jūsu nākamajiem pieteikumiem. Nu, ja, protams, kāds pa vidu trešā persona neuztaisīs savu pieteikumu. Tā kā tur nav melns un balts, ir zils, zaļš, pelēks, rozā visādi varbūt. Nu, lūk, tad 22. mēnesī aptuveni dabūsiet patentu, jo pēc publikācijas patentu sākās ekspertīze, darbs ar ekspertīzi. Tā cīņa var ievilkties. Jā, 24, 26 mēneši, 30, visādi var būt. Jūs tur iesnieguši esat perpetuum mobile, tad var vēl ilgāk būt, un arī patents var nebūt. Tā, un tad 30 mēneši no Latvijas patentu pieteikuma, jā. Šis ir tipiskais piemērs. Tur ir vēl daudz dažādas iespējas. Attiecīgi jau ir pagājuši 2,5 gadi, jums ir skaidrs, vajadzētu būt skaidram izgudrojumu komercializācijas potenciālam, lai būtu vērts ieguldīt līdzekļus jau Eiropas patentu pieteikumā, ja interesē Eiropa, ASV vai jebkurā citā no 158 valstīm. Un tad katrā no šīm valstīm sākas ekspertīze.
Un tur atkal eksperts skata pēc savām nacionālām ekspertīzes vadlīnijām. Tā kā var būt tā, ka jums ir negatīvs patentu meklējums Latvijā, jums ir negatīvs patentu meklējums starptautiskajā fāzē, tālāk jūs ejat, jums Eiropa saka, nē, nedosim patentu. Uzskatām, ka nav patents spējīgs, savukārt pareizi argumentējot, jūs saņemat patentu ASV. Tad tā varbūt vienā valstī ir, citā nav. Ja, tā kā arī atkarīgs no katras valsts īpatnībām, kā notiek šī izskatīšana. Īpatnības, es domāju, likumi. Ja, likumi atšķirās valstīs. Nu, jā, un noslēdzot šodienas semināru, tātad jūs esat iesniedzis patentu pieteikumu, patentu pieteikums tiek publicēts. No tā brīža, saskaņā ar likumu, tā kļūst par kustamu mantu, un jūs ar to varat rīkoties kā ar kustamu mantu. Un jums noteikti interesētu, cik tā kustamā manta maksā vai ir vērta. Ja? Tātad vērtība ir tā, par kāds cits būtu gatavs maksāt. Ja? Šo vērtību var noteikt tāda nevis tā vienkārši izdomājot, bet ir noteikta algoritmi vai metodes, kā to nosaka patentu pieteikumu vērtību, principā izgudrojuma vērtību caur patentu pieteikumu vai izgudrojuma vērtību caur patentu. Jo arī vienkārši izgudrojumam noteikt vērtību, ja nav iesniegts patentu pieteikums un patents, varētu būt sarežģīti, tīri likumiski, jo likums nepasaka, ka tā ir kustama manta. Jā, tad ir jāvērš šis reģistrācijas solis vai kāds jāuzsāk, lai likumiski skaitītos atbilstoši šī vērtības noteikšana. Un principā ir 4 tādas metodes. Es principā 5 minūtes par to pastāstīšu, bet tur var stāstīt, nezinu, ļoti ilgi pat studiju kursu izveidot. Tātad tipiskās ir izmaksu pieejas metode, salīdzinošā tirgus metode, ieņēmuma pieejas metode un tāds novirziens ieņēmuma pieejas metodē ir atbrīvojumi no procentu atskaitījumiem, jeb royalty. Tad to, ko es jums šodien gribēju stāstīt, ievadīju. Jums nebūs pārsteigums mākslīgam intelektam. Viņš man iedeva tādus attēlu reprezentācijas šiem novērtēšanas veidiem. Tātad šeit es ceru, ka redzat manu kursoru. Ja? Tātad šī ir izmaksu pieejas metodas grafiskā reprezentācija. Ko tas nozīmē? Izmaksu pieejas metode ir tas, kur mēs tātad esam izveidojuši izgudrojumu, iesnieguši patentu pieteikumu, un tad mēs novērtējam, ņemot vērā to, cik mēs finanses esam ieguldījuši, lai tas izgudrojums taptu. Vai arī tas ir viens, mēs saskaitām, un tad otrs ir, mēs vērtējam, cik tas, principā, rezultāts būtu tāds, mēs vērtējam, tātad tās būtu tās reprodukcijas izmaksas. Tātad, ja kāds cits domātu, es gribu uztaisīt, es jums nemaksāšu licences maksas, no jums nepirkšu patentu pieteikumu, es pats taisīšu šo izgudrojumu, pats veidošu līdzīgi, vai, tomēr tur ir problēmas. Izgudrojums ir aizsargāts, tu nevari veidot līdzīgi, bet kaut kādu ne ārpus aizsardzības apjomu izgudrojumu, ja? Tad tās būtu tās izmaksas, ar kurām būtu jārēķinās. Tā ir trešai pusē, ja viņi gribētu izveidot tādu pašu izgudrojumu. Ja? Tā kā šis veids, vērtības noteikšanas veids ir ļoti specifisks. Jā, tas patiešām dažreiz var attiekties uz pētniecības organizācijām, jo ir ieguldīts tātad pētnieciskie resursi ieguldīti, bet pētniecības organizācija biznesu netaisa. Piemēram, jūs izgudrojat to pašu dzinēju, pētniecība nav autobūve. Tātad izmaksas mēs nevaram lietot tad jau tādu kā ieņēmumu pieejas metodi, ja, kur runa par biznesa plānu. Tātad izmaksu metodi saskaitam, vienkāršā valodā saskaitam visu kopā, ko jūs kādu izdevumu par
šī izgudrojuma tapšanā, nevis vispār, bet tieši šī izgudrojuma tapšanā. Un tad tā būtu tā vērtība, ar kādu mēs kā sākotnējo cenu par šo patentu pieteikumu vai patentu, kurā ir iekļauts tas izgudrojums, arī varētu veikt pārunas. Tad ir salīdzinošā, jeb tirgus pieejas metode, kur šī ir vēl grūtāka metode, jo tas nozīmē to, ka nekustamā īpašumā tas ir ļoti vienkārši. Jā, tā tad kāds pārdod dzīvokli Zolitūdē, tad paskatās līdzīgu dzīvokļu cenas Zolitūdē un attiecīgi var noteikt, tur vēl citus koeficientus pieliekot, var noteikt tā vērtību. Ja. Šeit mums būtu jāatrod līdzīgs izgudrojums kaut kur jau ir pārdots un šī informācija ir publiska, un tad mēs varam veikt šo salīdzinošo metodi. Ja. Tātad intelektuālajam īpašumam šī vērtības noteikšanas metode ir ļoti, ļoti, ļoti grūti piemērojama. Atšķirības ir franšīzes, kad jau runa ir par franšīzes līgumiem, licencēm, kaut vai ātrās ēdināšanas ķēdēs. Šī visa informācija ir diezgan publiska, jā, tad tur var izgūt šos datus un lietot. Bet, ja ir izgudrojums, jo īpaši par kādu jaunu sintezētu vielu, ļoti grūti. Pat ja zina, kad ir konkurenti ar līdzīgām vielām vai tādu pašu efektu, neuzzinās, cik tur kas kuram kā samaksāja. Un tad ir šī ieņēmuma pieejas metode, un tā dara komerciestādēm, jo, ko tas nozīmē? Komerciestādē ir izgudrojums. Izgudrojums ir aizsargāts ar patentu vai pagaidu aizsardzību ar patentu pieteikumu, un šī tiek rēķināts, kādus potenciālos ieņēmumus šo izgudrojumu komercializējot uzņēmums ieņems tātad nākotnē. Tad piemēro diskontu likmi, lai noteiktu šodienas vērtību. Ja. Diskontu likmi, principā, tātad vienkāršot varētu teikt, jūs zinat, ka jūs katru gadu būs ieņēmums 100 000, tad jūs rēķinat, kas ir labāk, šo naudu vienkārši ielikt bankā, saņemt procentu likmi, vai patiešām šo naudu ieguldīt biznesā un saņemt vairāk. Jā, tad diskontu likmē tas ir. Tā ļoti vienkāršojot to visu. Zinātniskām institūcijām šis īsti var nederēt. Es zinu, daudz būs pretī, teiks, dar tas, jā, bet kāpēc es uzskatu, ka šī ieņēmuma pieejas metode var nederēt? Jo viņa ir ļoti sasaistīta ar šo te konkrēto uzņēmumu, kas šo te izgudrojumu arī lieto un tirgo, ražo, ja, tirgo citiem. Tas ir saistīts ar ieņēmumiem, ko ģenerē šis te izgudrojums. Tā kā vairāk dara tādiem strādājošiem uzņēmumiem. Un tad ir atbrīvojums no procentu atskaitījumiem. Principā tas ir tāds pieņēmums, kad ja man nevajadzētu, tātad, ja es gribētu brīvi strādāt, tātad cik man vajadzētu maksāt licences maksu. Un tad šī licences maksa reizināta. Bet tagad es ļoti vienkāršotu. Tad reizināt ar to licences termiņu, principā pasaka šī patenta licencējumā vai patentu pieteikuma licencējumā vērtību. Tad cik mēs iegūstam brīvību ar licences maksu. Tas īsumā par vērtēšanu. Ļoti īsumā šis trailerīts, var teikt. Un jā, es ceru, ka šodien stundas laikā es jums devu ieskatu. Visbūtiskākais tātad ir šī izgudrojuma atklāšana, uz kuru pamata var izvērtēt un pēc tam arī
veidot patentu pieteikumu. No savas prakses var pateikt, ko dažreiz izgudrotāji nepievērš, un tas ir pilnīgi normāli, uzmanību, kad daudzas lietas izgudrotājiem liekas pašsaprotamas. Un šīs pašsaprotamās lietas netiek aprakstītas par izgudrojumu. Bet dažreiz šīs pašsaprotamās lietas ir ļoti svarīgas patentu pieteikumā, lai skaidru un pilnīgi aprakstītu izgudrojumu. Tā kā, jo, ja kaut kas nav skaidrs, it kā izgudrojums liekas visi skaidri, bet kaut kas tomēr tajā nozarē ekspertam var likties nav skaidrs, tad pēc tam tur ir varbūt problēmas ar skaidrības trūkumu pieteikumā. Jā. Noslēdzot ar vienu bildi, jūs jau šo zinat, ja? Vesels stāsts par to, kā mēģina šo te bildi piereģistrēt kā autortiesības. Ja? Pašlaik nesekmīgi, jo mašīna nav cilvēks, bet likums pasaka, ka autors var būt tikai cilvēks. Paldies! Ja ir kādi jautājumi, labprāt uzklausīšu. Labdien, Arti! Labdien! Jā, jautājumu bez šaubām ir daudz, jo cilvēki, kuri maz ir izgudrojuši, entuziastiski nav noskaņoti, bet problēma šai jomā ir ārkārtīgi daudz. Ja? Pirmām kārtām, iesakot Latvijas patentu, viņš aizsargā tiesības tikai Latvijas teritorijā. Ja? Tātad, principā, ja jūs piesakiet Latvijas patentu, tas nozīmē, ka jūs vienkārši uzdāviniet savu izgudrojumu visai pasaulē, jo jebkurš, kas neatrodas Latvijā, var viņu kopēt, vai viņš var viņu patentēt, jo esmu sastapies arī ar tādām lietām. Pārpatentēt Savienotās valstīs ar līdzīgu saturu, drusku savādākiem vārdiem, bet absolūti būtisks līdzīgs saturs. Un es tādus variantus esmu redzējis. Tas vēlns slēpjas detaļās. Tur var būt dažādi gadījumi, jo nevienmēr, piemēram, jo īpaši, ja tas Latvijas pieteikums nav kādā datu bāzē, tad ASV vienkārši netiek klāt eksperts. Tā arī var būt. Tad, ja eksperts nezina, ka tāds eksistē, tad viņš nevar pretstatīt Latvijas patentu ASV patentu pieteikumu procedūrā. Vai var, es domāju, ka precedentu nav, bet vai pēc būtības var apstrīdēt tādu patentu? Jā, jebkuru patentu var apstrīdēt. Jā, tikai tas ir, jūs izputinās un neko jūs tīži nepanāksiet. Jā, tas tā. Tas vairāk saistīts tad ir ar šo te vērtību. Tad tur ir, ja izgudrojumi ir šī vērtība, tad ir vērts. Un vēl tāds viens drusku cits jautājums, kas arī ļoti tāds būtisks. Esmu sastapies ar tādiem izgudrojumiem, kuri nopatentē kaut ko tik, kā vispār tas var būt, ja kā nopatentē tik vispārīgu lietu, ka iznāk, ka vairs nekādu izgudrojumu. Mēs zinām, ka klasiskais betons sastāv no cementa plus kaut kāda citas lietas. Es redzēju patentus, ka nopatentē kaut kāds cilvēku grupa, ka viņi nopatentē, ka viņu betons ir ar cementu. Un tas nozīmē, ka neviens cits nevar nopatentēt vairs neko, jo viss tas ir tā kā zem viņiem. Tas noteikti nav, tāpēc, ka pati formula ir izgudrota jau Romas laikā, un ja viņi vispār bija izgudrotāji laika vienkārši uztaustīti, un tad arī Francija 18. gadsimtā. Kā var tādi uzgudrojumi parādīties? Es domāju, pirmkārt būtu jāskatās šis dokuments, un es pieļauju, ka, piemēram, virsraksts var būt betons, ja? vai cements. Bet tur ir jāskatās, patentam ir tāda ļoti būtiska daļa, ko sauc par pretenzijām. Kādreiz bija izgudrojuma formula, tagad to sauc par pretenzijām, angliski claims. Jā, un iespējams tur, ja paskatītos, es pieļauju, bet tas tikai mans minējums. Jā. Jo tas nosaukums apraksts var būt vispārīgs, bet varbūt pretenzijās tur minēts kaut kāda papildus viela, kas tiek pielikta
ar kaut kādām ļoti specifiskām īpašībām, un tāpēc varbūt tas patents ir piešķirts. Un tā aizsardzība arī ir uz šo kombināciju, kur ir šī viela, nevis uz visu principu. Nē, tur bija tieši tas, ka tik vispārīgi, ka nevar Mhm. vispār izdomāt, kā varētu to apiet. Jā, bet Mhm. tāda Ļoti, varianta ļoti gan nav. interesants. Es labprāt redzētu šo dokumentu un sniegtu jau daudz detalizētāku viedokli, redzot šo dokumentu. Jā, paldies par jautājumiem. Jā. Ja neviens nejautājis, pajautāšu vēl. Lūdzu. Vai vispār eksistē, laikam neeksistē nekāds patentu policija vai kas palīdz izsekot, kā tavu tehnoloģiju izmanto dažās Mhm. valstīs? Ir pakalpojums, patentu monitorings, Aha, kas un viņš ir divējāds. cik viņš ir Viens dārgs? relatīvi, viss ir nav relatīvi. Bet šāds pakalpojums ir. Tātad viens ir tāds, kad seko līdzi, ko citi iesniedz pieteikumus un publicē, seko līdzi tīri patentu pasaulē. Un Jā. otrs ir, kad seko komerc pasaulē līdzi, vai kādi nozarē spēlētāji un ko tie nozares spēlētāji, kādus produktus tirgo, piedāvā, ja tirgo, tad uz kurienu eksportē, un arī skatās, vai tajā produktā nav pārkāpjošās pazīmes patentos. Tā kā tas viss notiek. Bet cik tas maksā? Tad tas Skala. maksā. Kā lūdzu? Skala vismaz. 100 000, miljoni. Varētu būt miljoni, varbūt vēl nē, bet tas ļoti atkarīgs. Bet cena ir, jo tās ir darba stundas. Tās ir darba stundas. Vai kāds Latvijā to ir izmantojis? Jā, Ir izmantojis, jā? jā, jā, Ar sekmēm? jā. Un tas ir tas, kā realizē savas tiesības, pieskatot Man atkal ir tirgus. cita pieredze, ka runājot ar cilvēkiem, kuri ar to pašu ar Orksintēzi institūtu, es no tehniskās nozars. Un arī kā pilnīgi zinot, kā ir paņemts patents un tiek ražots ASV, un nekādas pretenzijas tiesā neceļ, jo tā korporācija ASV ir tik spēcīga, ka tur viņa vienkārši ar saviem juristiem tādu individu no Latvijas nospiedīs, un nekas tur nenotiks pozitīvs. Gadījumi var būt dažādi, bet Nē, teoretiski jā, vai ir kaut kāds praktiskie gadījumi? kad aizsargā, Jā, kā jā, pieņemsim pret lielo korporāciju kaut ko jā, vinnēja. jā, mazliet bail ir, bet jāpārvar Nē, viņi bailes. izputina, ja, jo tās tiesas jau varbūt iet gadiem. Nē, ir ekonomiskāki rīki, kā aizsargāt un panākt. Jo jebkurai lielai korporācijai arī konkurenti ir lielas korporācijas. Tādā veidā. Paldies!